Kā viņi salikt kopā? Šeit ir tādi robiņi, kas atbilst šiem robiņiem. Pagriežam tātad lamatiņu otrādi un ieliekam kāds izmērs ir nepieciešams. Liekam 45, 47, no 45 līdz 47. Un tad te arī liekam, vispirms ir viena austiņa jāieliek šitā slīpi. Ieliekam un iespiežam, nav nekāda klikšķa nekā, bet šitā te atstājot, viņš tur arī turēsies. Un sākam ar šo lielāko daļu uz lielākās plates daļas. Šeit uzliekam un bīdam. Bīdam. Jāpiemina, ka šim te puķītim jābūt ir atvilktam. Redzēsiet sarkanu svītu šeit. Ok, un tagad papēds ticis pāri lielākajai daļai, viņš arī bišķiņ ir jāpiespiež, lai viņš uzbrauktu uz papēža plates, slēpes plates virsū. Un tad sekojam līdzi šeit parādīsies numuriņi, un vajadzētu fišeriem parasti liek uz -1. Bet, ja tev gribās lietas uz nulles, tā kā ražotāja ieteiktais, bet, pārsvarā visi fišeriem liek uz -1. Un tad šo te mēlīti pavalk vienreiz, paņem spēcīgāk jau pakustina lamatiņu, ja viņš neiet tālāk, bišķiņ pakustina lamatiņu, un iespiež tā, lai pilnībā sarkanu līniju vispār neredzētu. Un viss, lamatiņi ir uzlikt. Kā lamatiņu noņemt? Šeit diezgan stipri jāspiež viens klikšķis, otrs klikšķis, kamēr redzam šādu te zīmi. Sarkanu. Un viss, uz priekšu bīdam lamatiņu. Un tik, un lamatiņi ir nost.